Čau! Mums pagribas jūsu mājās. Šodien pārbaudīsim, kurš no mums ir labāks draugs, jeb pildīsim labāko draugu challenge. Tātad 20 jautājumi, uz kuriem katram labam draugam būtu jāzina atbildes par otru. Jā. Varat pildīt līdzi un pārbaudīt, vai jums ir draugi. Labi, draugi. Jā, sāksim. Pirmais jautājums. Kāda ir tava acu krāsa? Es domāju, ka tev ir zilas. Es domāju, ka tev ir zilas. Zilgan palēkas. Tātad nepareizi, man ir zaļas. Man ir zaļas. Labs sākums. Karš sots nebūs, jo labi draugi viens otru nesit Jā, vai nebaro. ar sūdiem. Jā. Nākamais jautājums. Visas dzīves vietas, kādas ir bijušas. Labi, es sākšu ar tevi, jo tev tas saraksts īsāks. Tātad Rīga, es nezinu kāds rajons, un Salaspils. Nu, netālu no Rīgas mēs dzīvojam tā. Nu, tev laikam ir Aizpute, Rīga kaut kur tur Turcības, un arī te patās. Tātad es nosaukšu to sarakstu. Dārziņi, Salaspils, Purciems, Salaspils, Ķengaraks, Salaspils. Tā. Nākušais jautājums ir par skolām. Kādās es mācījies un par ko? Tu esi mācījies Salaspils bērndārzā, un tad Salaspils pirmajā vidusskolā, un tad RTU par IT speciālistu, telekomunikāciju. Jā. Tev garāks dzīves ceļš, bet jārā. Man tu biji te, tad tā aizbrauc prom uz Rīgu, kaut kādā Rīgas 54. vidusskola, 55. vai kaut kas tāds, tad Turciemā. Tad atpakaļ uz Salaspils pirmo vidusskolu, un tad tagad RTK autoapkopu speciālists. Tātad tu izlaidi Rīgas bērndārzu un Rīgas 84. vidusskolu. Kur esam strādājuši? Tātad tu, kur esi strādājis par simtlatnieku, domes strādnieks tur uz ielas, bērndārzā Jā. un krāsojis šķūņus kaut kur Norvēģijā. Jā. Es strādāju arī bērndārzā, Salaspilī. Tu esi strādājis servisā, Hesburgerā. Tu locīti palagus. Tu Pāga, esi darba brīvajā laikā. pāga bija vēl kaut kas, bet es aizmirsu. Un pēdējos es neatceros vienkārši. Nezinu. Tātad tu izlaidi divus manus darbus. Pirmais saldējumu pārdevējs Jūrmalā, un vēl viens ir apsardze. Sargāja traktors uz šosejas. Un tur tu biji ar telti palikt pa nakti. Jā, tad bija. Es biju tā nobijies, ka es neatcerēju. Tātad par mājdzīvniekiem, kādi ir bijuši un kādi ir. Tātad tev ir bijis kaķis Greisa, Jā. suns Frenkijs Jā. un papagailis. Vārds. Putniem nav vārdu. Nu ir gan, man bija vārds. Čiviks. Čiriks. Čiriks to mašīnu. Labi. Un lauku zvērs arī ieskaitīja. Jā. Tātad zirgs Jasmīns, Nē. Lotus Jā. un suns Šēra un Kerija. Jā, tas jau mīlis. Ko tad es glaudīju laukot? Tigru. Un tigra, jā. Un vēl tigru. Un kaķi. Tā tur Sāra, Jessica, karš. Jā. Un Džeksons, Diksons. Jā. Labi, manējie zvēri. Laukos tas tur, kurš kož, Feliks. Nē, Reks. Tu būs. Nē, es neatceros viņu vārdu. Džeris. Tur ir divi. Jā, un otrs ir Džeris, un viens ir ar Airburtu. Bobis. Rodžers un Džefrijs. Es teicu ar Airburtu, un tas bija Džeris, jā. Un tad tev ir suns, Bendis. Vēl man bija kaķis Otes, suns Reno, sarkanais suns, melnis kaķis un mazais kaķis.
Nākošais jautājums mīļākais ēdiens. Nu, tev varētu būt tāds tradicionālais latviešu ēdiens, tur kartupeļi, ripīgi gaļi, cūka, karbonādi un kaut kāda salātiņa. Tā kā mēs skolā ēdām. Jā, skolas ēdiens man mīļākais. Tātad nē, rīsi ar dārzeņiem un visu apelsīnu mērcē. Ķīniešu restorāns. Riktīgs latviešu ēdiens. Tev varētu būt kartupeļu biezenis ar karbonādi un tomātu gurķu salātiem. Un tēju bez cukura. No tā es neteiktu šulī, bet es esmu ierakstījis cepti kartupeļi ar franču karbonādi. Kartupeļi un karbonādi ir? Nē. Labi. Kāds ir nākamais jautājums? Kas negaršo? Nu, tev noteikti negaršo aknu pastēta vai kāda pastēta pīļu zosu cilvēku aknu pastēta. Labi, un tev rīsi un dzērvenis? Kādi rīsi? Rīsi un dzērvenis. Grīķi un dzērvenis. No? Tikai tāpēc, ka es bērndārzā no tā vēm, nenozīmē, ka nu tagad negaršo. Tu baļu faktorā izstājies, ka bija dzērvenis. Tāpēc, ka viņas bija skābas. Nākamais jautājums, kāda ir dzimšanas diena un kāda vārda diena? Labi, tev dzimšanas diena ir 8. jūnijas. Labi, tad tev vārda diena ir 8. jūnijas. Nē. Labi, tev dzimšanas diena ir 8. aprīlis. Dzimšanas diena? Vārda diena ir 8. aprīlis. Jā. Un dzimšanas diena ir 11. jūnijas. Jā. Tas Jā, trešo reizi. Tas, ka es tev apsveicu vairākas reizes gadā, tas nekas. Tev dzimšanas diena 24. februāris. 23. Tas ir dienu kāds tepību tur. Es pēc pāstiešu Es tikai tev esmu ierakstījis savu ienaidnieku sarakstā. Un vārda diena viens. Kaut kad novembrī. Tik viegli svētku diena. 18. novembris. Tad ir tirdziņš gaļu. Es zinu, kad ir Mārtiņa dienas Nē, es nezinu, kad ir, bet es zinu, ka tāds ir. Bet es neatceros. 21. novembris. Oktobris. 10. novembris. Un otru vārdu dienu. 24. jūnija. Jā. Kā sauc vecākus un brāļus vai māsas? Aknas un augstā gaļa. Nepareizi. Daina un Jānis un Toms. Jā, pareizi. Tik es zinu. Un tev ir Anita un Ainārs? Jā. Pareizi. Lietas, ko patīk darīt visvairāk. Agrāk es varbūt braukt uz skeitu vai, taisīt trikus ar triālu. Tagad gan jau taisīt mašīnu. Taisīt trikus ar mašīnu. Un kaut ko remontēt, es esmu ierakstījis. Jā, Bet, ar mašīnu forši braukt arī. Jā. Un tev varētu būt lietas, ko patīk darīt. Frisbijs un dators spēles. Jā, es ierakstīju. Man patīk taisīt datorus. Ko nepatīk darīt? Tev, man liekas, nepatīk iet uz skolu. Tāpēc tu esi to pamet. Jā. Kas man nepatīk. Nezinu, vecu cilvēku. Ko Ko nepatīk? patīk darīt? Nē, es nedaru vecus cilvēkus. Mazgāt traukus. Jā, pareizi. Nākušies no kā ir bail. No veciem cilvēkiem. Nē. Tad no... Ej, tev bāk, tev mījā kāds nodurs. Tagad vari sākt baidīties. Es neko neierakstīju. Jā, man tā likās. Pareizi. Labi, un tev bail no augstuma? Jā. Ko tu nopirkt, ja tev būtu 10 000 eiro? Jaunu plaušu. Es domāju, tu nopirkt kādu riktīgi krūtu datoru vai atjaunot šitos sataisīt. Nē, es ierakstījis, ka nopirkt māju. Nesanāk! Es gribēju teikt, tu gribētu kādu māju. Bet nesanāk. Zemes gabalu, bet nesanāk. Var nopirkt kaut ko atgalītā. Par kādu dārstu pie sliedēm nopirkt. Tu vai nopirkt amerikāņu muskulu vai dzīvokli. Nu, cipa citu vietu aizvāktot projām.
uzklust nesanāk. Jā. Un tāpēc Audi Cope 4 ar gāzi. Mīļākais seriāls. Tev varētu būt 2,5 vīri un Big Bang Theory. Tev varētu būt tas tur, kas patērē sešvakar gājas Sosilo runā par seksu. Nē. Nu, labi. Un tas tur Doktors House. Tāds lieta. Nē. Un visi tie krūti, tie paši. Tur 2,5 vīri, ģima dēļ, draugi, tur... Nu jā, draugi 2,5 vīri un Office. Office, jā. Nu, labi, tas atprast kā tur. Tālāk mīļākā grupa. No latviešu būtu Prāta vētra, bet tas būtu visiem tradicionālais. No angļu kaut kāda, nezinu, Coldplay, Metallica, tur šitas te Bon Jovi ir grupa. Arī Mineral ūdens. Jā, kaut kā bija. Nu tātad es ierakstīju Eminems. Labi, tev varētu būt Avrila. Ko nē? Ilvis. Nē, tas bija kā joks teicu. Labi, tev būs Prāta vētra. Jā, Tas tā kā kartupeļi visiem garšo. jā. Tālāk mīļākais aktieris. Labi, tev mīļākais aktieris varētu būt... Bija grūti izdomāt. Tā tad nav? Nu, es pierakstīju vienu. Tad Jims Carrey. Jā. Labi, tev mīļākais aktieris, nezinu. Vins Dīzels. Es tādu priekšroku gāzēju. Nu, blinu, tad... Tas tur, kas ir taksī, un tas kurjerā, tas tur, Jasons Stepshams un... Jā, Steps. Pareizi tas. Stepshams. Tālāk, mīļākie svētki. Tev varētu būt Jāņi. Jā, pareizi. Nav jāiet gulēt un ir normāli dzert alu. Nu. Jā, nu Paši šis svētki. silts laiks, laic pāri vēl sasaudies. Visu nakti ir ko darīt. Jā. Tev varētu būt tāda dzimšanas diena. Jā. Bet, jā. Lielākās traumas. Tātad tev tā būs... Tagad tu izsit roku savu stiklu, Jā. šuves kaut kādas, un tagad tu leci ar riteni pār sulas pakai un saplēs kāju uz sobartiem. Jā. Tev tas varētu būt smadienas attīstinājums taisot saltos no soliņa. Tu vairākas reizes dabūji soliņas attīstinājumu. Riteni tu nelēnāt savu. Jā. Un tad vēl izsitot poģīšu logu. Roku bišķi. Nu labi, sitot veikalu sienu. Nu jā, es esmu ierakstījis 3 smadzeņtrīces. Tālāk alerģijas. Tev ir alerģija no suņiem. Suņu dzīvniekiem. Un tev no skolas. Kas tev ir par skolas tikai tāpēc, ka es izkratu bišķiņu? Tad nozīmē, ka man nepatīk. Tu vēl neesi iekāpis apakaļ. Labi, un pēdējais jautājums, kāda ir sapņu profesija? Ko gribētu darīt? Tātad es domāju, ka tavu sapņu profesija ir Tas smieklīgi. PewDiePie. Pelnīt miljonus ar datorspēlēm, Jā, filmēt. tas būtu labi, jā, bet, to es neierakstīju, bet, tas būtu Tieši labi. neiedomājies. Labi, un man? Tev, kaut ko praktiski ar mašīnām taisīt, vai tur, nezinu, novas galdu, vai tur riteņus, vai mopēds, vai, Tātad es ierakstīju taisīt. autoraidījumu vadītājs. Tā kā Top Gear, tas būtu stilīgi. Jā, testē mašīnas. Gan mašīnas vienkārši izpēti, testē, un tev jāzina viss par viņām, gan arī pašam jautri un challenge un ceļojumu. Jā. TV6 svētdienās no rītiem skatieties mūsu raidījumu pēc 10 gadiem. Tātad, saskaitot punktus, izrādās, ka es uzvarēju. Tātad es par viņu zinu vairāk nekā viņš par mani. Un es pats par sevi. Tātad iesaku jums to izmēģināt ar saviem draugiem. Uzzināt, kurš ir pelnījis lielāku dāvanu dzimšanas dienā, kurš mazāku. Paldies, ka skatījāties mūsu video. Spiediet laiku un komentējiet zem video, ko mums darīt tālāk. Un tiekamies piekdien. Čau! Čau.